One beer? One. Yes. Okay. Tā nu Rīgas Vērmaņdārzā sācies jau 6. alus festivāls Latvija Bierfest 2016. Rīgas vicemērs Andris Ameriks teica, ka mēs nu daram to, kas pierasts citām Hanzas pilsētām, un varam kopt paši savas alus baudīšanas tradīcijas. Negribu izcelt, bet es dzeru Užavas salu, es dzeru Bauska salu, man patīk Tērvetes salas, man patīk arī Jelgavas alus, man patīk Valmiera muižas salas, man patīk daudz arī ali, kas ir varbūt mazāku alus darītavu, bet es teikšu, ka es ne īpaši bieži dzeru, bet uz jāņem noteikti, un tad, kad ir alus festivāls, arī ir jādzer. Užavas alus te baudāms tradicionāli, jo par tā kvalitāti nekādu šaubu nevar būt. 4 gadus par kārtu žurnāla Kapitāls Ventspils Užavas alus ierindojas kā top 1 vietā Latvijas mīlētāko alu sarakstā. 21 gadu garumā Užavā ražo gaišo un tumšo alu. Trešās šķirnes nav, un tā netiek plānota. Šobrīd Užavas alus darītavas teritorijā atrodas 2 ražošanas ēkas. Alus tiek pildīts gan mucās, gan pudelēs. Tātad nosacīti ir gan mucu cehs, gan pudeļu cehs. Bet es vienmēr gribu pavisam nedaudz pastāstīt arī par to nelielo mazo balto mājiņu, kas ir attēlot uz mūsu uzņēmuma logo. To, ko mēs redzam visu uz uzņēmuma, uz pudeļu etiķetēm. Ja, jo kādreiz cilvēki jautā, vai tai mājiņai ir kaut kāda nozīme. Parasti jau cilvēki, uzņēmēji grib ielikt savā zīmolā kaut kādu jēgu. Un jūs tur redzat pašu pirmo mūsu alus darītavu, kur sākotnēji viņi atradās. Tātad 1994. gadā pirmais alus litrs tapa tieši tajā ēkā. Pie kam atkal labā ēkas daļa savulaik bija iekārtot kā alus darītava, kreisākā dzīvojamā māja, kur dzīvoja un joprojām dzīvo šīs alus darītavas īpašnieks un viņa ģimene. Šobrīd ražošanā strādā 41 cilvēks, 5 aldari. Produkcija kļūst arvien pieprasītāka gan Latvijā, gan ārpus tās. Somijā atvērta Užavas alus pārstāvniecība. Kļūt par lielu uzņēmumu nav mūsu pašmērķis, bet par mīlētāko zīmolu to gan. Un, lai to sasniegtu, savu lomu droši vien bijusi arī ražotnes vietas izvēlei. Tā nav bijusi nejauša. Pats īpašnieks ir no Ventspils. Savā laikā viņš teica, ja dzīve alus darītava būs, viņai jābūt ar Ventspilī. Es gan stāstu, ka alus darītava varēja atrasties tikai tur, kur ir labs ūdens alus ražošanai, jo tas ir pamats, ar ko sāk šo biznesu. Speciālisti noteikuši, ka labākais ūdens alus ražošanai atrodas Užavā. Tas noteicis vietas izvēli. Bizness uzsākts no nulles kā ģimenes uzņēmums. Īpašnieks ražo savā nozīmē sarežģītu produktu, jo mēs zinām, ka dabīgs alus, kurš gatavos no iesala, ūdens, apiņu un rauga, ir ar īsu realizācijas termiņu. Viņš ir cimperlīgs un kaprīs, bet viņš ir garšīgs un viņš ir dabīgs. Plus arī ir tas, toties, ka tu esi pats savās mājās saimnieks. Un mēs arī lepojamies ar to, ka neviens mums nediktēs un nevar pateikt tā, kādu alu ražot. Jo mēs ražojam tādu alu, kāds garšo mums pašiem, un kur ir iecienījis mūsu patērētājs. Alus šobrīd tiek pildīts gan pudelēs, gan mucās, kā ražošanas pirmsākumos. Un to visu var iegādāties arī Užavā. Ņemot vērā, ka alus ir sezonāls dzēriens, lejā pie alus darītavas mums ir savs veikaliņš, un viņa darba laiks ir sadalīts pa sezonām. Vasaras sezona, ziemas sezona. Vasarā veikals strādā ilgāk, līdz 7 vakarā, un ziemā ir līdz 5. Ja, tad ir tumšie vakari un tā. Tāpatās jūs, tie, kuri grib braukt, piemēram, apskatīties mūsu alus darītavu, laipni gaidīti. Iespēju robežās mēs ekskursijas organizējam. Lūdzu, meklējiet informāciju mūsu mājaslapā, zvaniet. Visi tiek gaidīti gan Ventspils Užavas alus darītavā, gan svētdien Vērmaņdārzā Užavas alus stendā. Paldies, ka jūs atbalstat viena uzņēmīga latvieša uzsākto biznesu savu laiku. Par to, ka jums garšo mūsu ražotais produkts, latviskais dzēriens alus, ja, ka protat novērtēt, un, protams, par to, ka mēs esam žurnālos topa virsotne, tas, protams, ir tikai un vienīgi pateicoties mūsu patērētājiem. Liels paldies jums par to!